Mēs esam tikai pašā procesa sākumā. Ir ļoti daudz dažādu signālu, ir ļoti daudz dažādu informāciju, ir ļoti daudz dažādu pieņēmumu. Pagaidām ir vēl diezgan maz reālu darbību. Manuprāt, ka mēs esam līdzīgi domājošas valsts par daudziem principiem, kas būtu ievērojami. Ukrainai ir jāpaliek spēcīgai, stiprai valstī. Tas ir visu mūsu interesēs. Mēs arī saprotam, ka šo sarunu rezultātam noteikti nevajadzētu būt tādam, kas iedrošina vai stiprina Krievijas federāciju. Tam ir jābūt tādam, kas tomēr nodrošina taisnīgu un ilgspējīgu mieru. To ir ļoti viegli izstāstīt, bet to būs ļoti, ļoti sarežģīti panākt. To są naprawdę przyjazne relacje i bardzo intensywne. Ja Eiropa vēlās būt pie galda, tad nepietiek tikai ar bažām, deklarācijām, paziņojumiem. Ir jābūt gan tam, ko Eiropa var piedāvāt, konkrētām spējām, konkrētiem, arī es teiktu, biznesa piedāvājumiem. Un no tāda viedokļa raugoties, vai nu tad mēs mobilizējamies un esam spēcīgi un esam tiešām interesanti sarunu partneri Ukrainai, Amerikas Savienotām valstīm, beigās pašiem sev. Tas tiešām viss ir mūsu rokās, bet mana īsā reakcija tieši uz konkrēto šo piedāvājumu ir divējādi. Pirmais, to tomēr ar ko, kā un uz kādiem nosacījumiem noslēgt šo konkrēto resursu līgumu izlems pati Ukraina. Un otrais, savā ziņā jau konkurence ir veselīgs dzinējspēks.